Pateicoties īstenotam projektam, Palsmane kļūsi bagātāka ar jaunu turismu un aktīvās atpūtas objektu, dabas izziņas un piedzīvojumu taku. Projektu īstenoja biedrība Palsmanes pieaugušo tālāk izglītības atbalsta centrs ar biedrības Abulas lauku partnerība atbalstu, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu. Mērķis bija mēģināt sakopt, padarīt pieejamu to, kas mums ir, ar ko mēs esam bagāti. Ciemata centram tek cauri Palsa, un pēdējā laikā tie krasti aizauguši un apmežojušies. Tāda iespēja bija. Uzrakstījām šo projektu. Paldies Abulas partnerībai par atbalstu. Taka ir apļveida un mērojama dažādos maršrutos, vadoties gan pēc apmeklētāja spējām, gan vēlmēm, tikai jāsako norādēm. Kartē redzams, ka tā sastāv no vairākiem moduļiem, var iet īsu mazu lociņu, lielāku lociņu, pavisam lielu, garākais loks ap 3,5 kilometri. Tiem, kas vēlas vienkārši baudīt dabu, ir ierīkota atpūtas vieta, soliņi, galdiņš un ugunskura vieta. Savukārt tie takas apmeklētāji, kuri vēlas pārbaudīt savas fiziskās spējas, var izmēģināt piedzīvojuma elementus. Izveidojām zirnektīklu izveidojām, kur bērniem rāpties. Tad ir siena. Ne gluži alpīnis siena, bet tāpat siena, pa kuru arī var rāpelēties. Ir trosi pāri upei uz saliņu. Tādi piedzīvojumi. Viņš ir paredzēts vairāk tādiem pasākumiem, šķēršļoslām. Šeit ir pamitis apakšā un lien pa apakšu pa šo tīklu uz vēdera. Un ja pa sausu mēs mēģinām ar sūkni. Piepumpējam vēl ūdeni bišķīt, un tad tā interesantāk drusciņi. Taka nemēdz būt bez apmeklētājiem. Vienīgais izņēmums ir slikti laika apstākļi. Apmeklētāji ir gan ciemata ļaudis, gan viesi. Īpaši taku iecienījuši vietējie bērni un jaunieši, kuru topā viennozīmīgi ir izveidotās troses pār Palsas upi. Patīk staigāt. Tā ir interesanti sataisīt visu foršu. Jā, tā baigi smuki viss ir iekārtots un tā nākam pastaigāties svaigā gaisā. Kurš no elementiem vai no iekārtām jums tā visvairāk patīk? Trose. Jā, trose, kur var šļūkt. Man šūpuļtīkls. Nav bailīgi par to trosi? Nē, ne pārāk. Tikai pirmajā reizē var nobīties, ka tu nezini, kā būs. Tu nezini, kā. Palsas upe ir raksturīga ar to, ka tajā ir iespaidīga izmēra akmeņi. Dodoties nelielā pastaigā gar Palsas upi, var arī iepazīties ar apkārtnes dabas vērtībām, uzzinot informāciju par Palsas upi, upes un tās apkārtnes iemītniekiem. Tur ir gan pa strautecēm, gan pa bebriem, gan pa zīvīm, gan pa mazajiem dzīvniekiem, kas upē dzīvo. Tā kā tur ir... Šeit pilī ir pa pašu Palsmanes pili, pa viņu vēsturi. Šāda veida šī informācija, izzinoša informācija. Gan par to, kas apkārt redzams un kā tas un kāpēc. Taka ir pateicīga vieta, lai tajā rīkotu dažādus pasākumus, izmantojot izvietotos šķēršļus un papildus iegādāto inventāru. Pieciem elementiem varam minēt, ir iegādāta kajaks laiviņa, ko pavasara pusē jaunieši te ļoti aktīvi izmanto. Tikai tas laiks, protams, tāds īss. Palsa, starp citu, ir raksturīgā to, ka viņa ir viens no lielākajiem kritumiem Latvijā, par lielāks kā Amatai. Līdz ar to viņa ļoti strauji pavasarī. Un ritīgajos plūdos ir pat bīstam braukt. Tātad tiek gaidīts, kamēr bišķīt jau sāk sēsties tas lielais ūdens. Un tad brauc šeit pat sāk no ezera tā līdz ceļām, kur Langas kalniet tam uz Vīzlu.
Projekta kopējās izmaksas ir 7007,64 eiro. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 6306,88 eiro. Ir saulaina rudens pirmspusdiena, kad bērni cītīgi apgūst zinības. Tas ir iemesls, kā laba Variņu pagasta centrā starp daudzdzīvokļu mājām, kur ierīkots jauns rotaļu laukums ar atrakcijām, nav dzirdamas bērnu čalas. Jaunais rotaļu laukums tapis pateicoties vietējai nevalstiskai organizācijai Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība Variņi, kas nolēma uzrakstīt projektu bērnu priekam, lai piesaistītu Eiropas naudu rotaļu laukumu izveidei. Mums centrā ir diezgan daudz bērnu, un praktiski nav tās vietiņas, kur spēlēties. Vecais rotaļu laukums nolietojies, savu mūžu nokalpojas. Pie skolas mums otrs laukumiņš, arī tas jau ir gana nolietojies. Un tā doma radās tāda, lai bērniem būtu brīvo laiciņu, kur pavadīt, kur spēlēties. Mammas, lai varētu pieskatīt viņus pašus starp mājām, ierīkot atjaunot jauno laukumiņu, lai būtu. Projekts tika īstenots ar biedrības Abolas lauku partnerība atbalstu Eiropas Savienības, Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu iesniegumu konkursā, saņemot lauku atbalsta dienesta akceptu. Rotaļu laukums paredzēts bērniem un pusauģiem aktīvā brīvā laika pavadīšanai. Projekta ietvaros uzstādīts lielās šūpoles, lapenīte, soliņš, mazais četrvietīgais karuselīts bērniem, un rotaļu vingrošanas pilsētiņas, smilšu kasti un līdzsvaru šūpoles, lai ir kur darboties un kur būt. Materiāls ir dabīgais koks, izvēlēts apzināti tāpēc, kad vienkārši par cik ir apkārt koki. Un tā domājam, ka lauku ainavā labāk varbūt iederētos tas dabīgais koks nekā koks krāsotais, kas pārsvarā visur. Mums tomēr ir lauki un tāds mierīgāk, kur gribējās, lai būtu. Projekta izmaksas 6487,24 eiro. Rotaļu laukuma atjaunošanu un iekārtu uzstādīšanas darbus veica firma MV Līvas. Kopumā ar biedrības Abolas lauku partnerība atbalstu projektu konkursos Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība Variņi īstenojusi 7 projektus par kopējo publisko finansējumu 20 625,86 eiro. Āboli ir īsta dabas bagātība. Tie ir gan gardi, gan veselīgi. Palsmanes pagasta zemnieku saimniecība Veccepļi nodarbojas ar augļu kopību. Saimniecība ir arī reģistrējusies augu aizsardzības dienestā kā integrētā saimniecība. Ābeļu dārzā izaudzēto ražu saimniecība realizē vietējā tirgū, kā arī piedalās skolas augļu programmā. Pārsvarā jau ir rudens uz ziemas šķirnes, ir mazliet bumbieri. Un platība pamazām ir izaugusi līdz 6,5 hektāriem. Plānotais apjoms tagad ir sastādīts un bārs aug un kaut ko jau ražo arī. Izpētot vietējo tirgu un pieprasījumu, saimnieki izlēma paplašināties, pievēršoties augļkopības pārstrādēji jeb ābolu sulas spiešanai. Iecerē tika realizēta īstenojot projektu augļkopības produktu pārstrādes iekārtu iegāde. Ar biedrības Abolas lauku partnerība atbalstu Eiropas Savienības, Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā. Mēs iegādājāmies augļus malcinātāju dzirnavas, kuras tur samaļtos ābolīšus, un spiedi tādu, kura izspiež no tiem sulu. Un arī vēl tādus karsējumos katlus, kuros mēs to sulu varam nokarsēt. Un pēc tam, tā kā tā sula ir nokarsēta, tad mēs viņu pildam maisos. Ir tādi maisi ar krānu, kuros it kā iepildu to sulu karstu, un tad viņai netiek gaiss klāt, aiztaisam ciet, viņai gaiss netiek klāt, tad viņu var ilgstoši glabāt un ilgstoši lietot. Kur pēc tam tas viss tiek realizēts? Pašlaik jau īpaši nekādas lielas tās, vēl nav nekādas tādas lielas tās realizācijas iespējas vēl sameklētas, bet tāpat tās pašlaik paziņu draugu pulkā, un ir jau arī Rīgā viens bērnu dārzs, kas no mums paņēma jau tādu lielāku vairumu, tad redzēsim.
Nu, mazlietiņ tepat smiltene, mazlietiņ, pagājuši gadu mazlietiņ pamēģināja, bet tad mums aptrūkās, nu, nebija mums pagājuši gadu nekā daudz. Nu, cerēsim, ka šogad būs vairāk, un tad kaut kas aizies vairāk. Pateicoties īstenotajam projektam, ir modernizēta augļu pārstrāde un tiek iegūta augstas kvalitātes sula, kā arī uzlabojušies ekonomiskās darbības rādītāji un konkurētspēja. Pirms tam jau mums bija tādas paštaisītas, var teikt, visas tās ierīces un visu, un tad gāja grūti, negāja tad jāboli, iespiedās un nemalās viņi, bet tagad jau ieberam to spaini un viņš minūtes laikā viss ir izdarīts. Un tāpat tās ar to sulas spiešanu, viņš tomēr ir uz ūdens spiedienu un saliekam tur daudz to masu iekšā, un viņš ar ūdens spiedienu ļoti labi izspiež. Un ātri tas iet, protams. Jā, noteikti ir ekonomiski izdevīgāk. Nu, tad mēs vēl tāpat pakalpojumus sniedzam. Nu, cilvēki, kas ir redzējuši un iepazinuši to mūsu iespējas tās mūsu, tad viņi brauc pie mums un atved savus ābolīšus, un tad mēs spiežam un sapildam viņam tajos maisos. Projekta kopējās izmaksas 4696,60 eiro. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 2348,30 eiro.